Augusts Bīlenšteins, vācu-baltiešu teologs, valodnieks, etnogrāfs un sabiedriskais darbinieks. Augusta Bīlenšteina devumu ir grūti pārvērtēt. Pirmā zinātniskā latviešu valodas gramatika, nozīmīgi pētījumi etnogrāfijā, pilskalnu pētniecība un cilšu robežu identificēšana, folkloras vākšana un apkopošana, bībeles tekstu pārstrādāšana jaunā redakcijā, spēja latviešu kultūru, folkloru, valodu un etnogrāfiju nodot tālāk Eiropas izglītotajiem prātiem, būt celmlauzim un zinātnisko iestrādņu izveidotājiem, vairākās Bīlenšteina laikā Latvijas teritorijā vēl tikai dzimstošajās zinātnēs. Bīlenšteins dzimis mācītāja Johana Gotfrīda Bīlenšteina un no senas Livonijas laika dzimtas nākušās Emīlijas, dzimušas Fon Klebekas ģimenē. Augusts Bīlenšteins dzimis Jelgavā 1826. gada 4. martā, pēc vecā laika 20. februārī. Augusta tēvs kalpojas Jelgavas Svētās Annas evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā. Kaut arī ieraksti nav saglabājušies, visticamāk arī Augusts Bīlenšteins ir kristīts tieši šeit. Jelgavnieks Bīlenšteins bijis tikai 1 gadu, jo jau 1827. gada sākumā viņa tēvs tiek pārcelts kalpot Jaunaucē. Bīlenšteins uzauga tēva vadītajā Ošu pastorātā. Turpat ieguva arī sākuma izglītību. Ošu pastorāta ēka izvietota gleznēnā vietā pie Ezeras upes. Šeit Bīlenšteina vecāki izveidojuši angļu stila dārzu, kura centrā bijis Jaunauces lielākais dižakmens. Augustam Bīlenšteinam tēvs nodrošināja labu izglītību. Viņš mācījās Saksijā, internāta tipa ģimnāzijā Šulfortā pie Namburgas. Neilgi studējis teoloģiju Frīdriha Universitātē Hallē, kurā savulaik studējuši daudzi Latvijas kultūrai nozīmīgi cilvēki. 1846. gadā Augusts Bīlenšteins pārgāja studēt Tērbatas Universitātē, kur 1850. gadā ieguva doktora grādu teoloģijā. – 1850. gadā pēc tēva Johana Gotfrīda Bīlenšteina nāves Augusts Bīlenšteins stājas viņu vietā un kļuva par Jaunauces draudzes mācītāju. Bīlenšteins savā autobiogrāfijā raksta: Šis notikums, tēva aiziešana, lika man iespējami drīz iekļauties garīgā amata norisēs. Vecā Jaunauces aizgādne, Karolīna Fon der Ropa, aicināja mani stāties tēva vietā. Arī tā bija daļa no manu vecāku svētības, ka man pašam nebija vieta jāmeklē, bet tā man tika piedāvāta. Taču kādi grūtību kalni gulēja manā priekšā. Būdams vēl jauns un nepieredzējis tikai 26 gadu vecumā, viņš stājās Jaunauces draudzes priekšā un uzņēmās citus tēva pienākumus. Bez tam bija jāvada māja un zemes saimniecība, bet ūdenī iekritušiem jāmāca speldēt. Izgājis praktiskās sagatavošanas apmācību pie prāvesta Raizona Lielaucē, 1852. gadā Bīlenšteins tika ordinēts un 22. jūnijā stājās mācītāja amatā. Jaunaucē Bīlenšteins kalpoja 15 gadus. No 1867. gada Bīlenšteins kļuva par mācītāju Dobeles vācu draudzē. Dobele kļuva par Bīlenšteina mūža galveno darba vietu, kurā kalpoja līdz pat 1905. gadam. To varētu saukt par likteņa ironiju, ka toreiz stājos vācu draudzes mācītāja amatā, kaut gan pēc tam gadiem ilgi tiku strādājis pie latviešu valodas pētīšanas un daudzus darbus sagatavojis latviešu draudzēm un latviešu tautai. Bet tieši šeit man radās iespēja turpināt un paplašināt savu zinātnisko un rakstnieka darbību, kāda nekur citur nebūtu bijusi iespējama. Dobelē mācītājs ne tikai uzņēmās vācu draudzes mācītāja amatu, bet nodevās arī baznīcas vēstures pētniecībai un aktīvi darbojās baznīcas sakrālo vērtību saglabāšanas jautājumos. 1895. gadā par godu Dobeles baznīcas 400 gadu jubilejai Bīlenšteins izdeva brošūru Dobeles baznīcas 400 gadu vēsturi, no kuras pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem iecerēja pārbūvēt baznīcas torņa smaili. Šis izdevums uzskatāms par pirmo nopietno Dobeles baznīcas vēstures pētījumu.
Baznīcā novietoto epitāfiju Filipam Drāhenfelsam Bīlenšteins uzticēja restaurēt savam dēlam, māksliniekam Zigfrīdam Aleksandram Bīlenšteinam. Mācītāja darbu Bīlenšteins apvienoja ar aktīvu dalību Latviešu literārajā biedrībā, sauktā arī par Latviešu draugu biedrību. Šī 1824. gadā vācu-baltiešu mācītāju izveidotā biedrība bija pirmā, kas nodarbojās ar latviešu valodas, kultūras, etnogrāfijas un senvēstures pētniecību. 1853. gadā Bīlenšteins kļuva par Latviešu literatūras biedrības biedru. 1864. gadā tika ievēlēts par biedrības prezidentu. Biedrības uzticība prezidenta amatam bija ieguvusi ar saviem gramatikas pētījumiem, kur bija nākuši atklātībā pirms dažiem gadiem. Tas lika cerēt, ka es piešķiršu biedrībai zinātnisku virzienu. Bīlenšteins līdzdarbojās arī teju visās Baltijas reģiona zinātniskās izpētes biedrībās. Tostarp nozīmīgākajā Baltijas pagātnes izpētes organizācijā Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrību. Mācītāju darbu Dobelē Bīlenšteins apvienoja arī ar Jelgavā izdotā latviešu laikraksta Latviešu avīzes redaktoru un izdevēja amatu. Viņa vadības laikā šī visilgāk izdotā latviešu avīze ir ietekmīgākais vācu-baltiešu garīdzniecības izdevums latviešu valodā. No 1863. līdz 1864. gadam tika izdots Augusta Bīlenšteina grāmatas, latviešu valodas rokas grāmata, un latviešu valoda, tās izloksnes un formas, kas bija pirmie modernie sistematizētie pētījumi veltīti latviešu valodas gramatikai. Šis Bīlenšteina darbs ir pirmā zinātniskā latviešu valodas gramatika. Visu iepriekšējo latviešu valodas gramatiku mērķis kopš 17. gadsimta bija sniegt praktiskas valodas mācību. Turpretī Bīlenšteins par savu darbu uzdevumu ir uzskatījis pilnīgāku, dziļāku, bagātīgāku latviešu valodas izziņu, ar 19. gadsimta salīdzināmu vēsturiskās valodniecības metodi. 1892. gadā Bīlenšteins klajā laida grāmatu vācu valodā Latviešu tautas robežas, kurā skaidrot latviešu izcelsmi un tās etnogrāfisko robežu attīstību no 13. gadsimta. Darbam bija liela nozīme starptautiskā latviešu atpazīstamības veicināšanā, jo pirms tam šāda drukāta informācija tikpat kā nebija pieejama plašākai Eiropas publikai. Par Bīlenšteinu visnozīmīgāko darbu etnogrāfijas laukā uzskatāms viņa pētījums par latviešu koka celtnēm un koka sadzīves priekšmetiem. Latviešu senatnes pētnieks Ernests Prastiņš par šo darbu rakstījis, ka šī ir grāmata, kurai vajadzētu atrasties ikviena latviešu grāmatu plauktā, blakus dainām un teikām. Bīlenšteins rakstīja, tautas raksturs izpaužas veidā, kā tā dzīvo, kā ģērbjas, kā ēd un dzer, kā izklaidējas un kā strādā, kādi ir tās darbarīki un mājokļi. Divsējuma izdevuma pirmajā daļā pētīta ēku celtniecība, īpašu uzmanību pievēršot atsevišķām zemnieku sētas būvēm, dzīvojamai mājai, rijai, pirtī, kūtī, analizēti raksturīgākie lauku sētas plānojumi. Otrajā sējumā skrupulozi aprakstīta koka sadzīves priekšmeti. Abas pētījuma daļas bagātīgi ilustrētas ar Martas Bīlenšteinas zīmējumiem. Jau no bērnības Bīlenšteinā bija raisījusies interese par folkloru, kas vēlāk pārauga uz dziļākā interesē par tautas dziesmu metriku, bet ieklausīšanās teikās vedināja uz jaunām idejām Pilskalnu pētniecībā. Savos ārzemju ceļojumos Bīlenšteins bija ticies ar ievērojamo vācu folkloristu Jakobu Grimmu, kurš Bīlenšteinu mudināja vākt šo svarīgo tautas garu mantojumu, pirms modernā kultūra to nav nobīdījusi pie malas un pametus aizmirstībā. Bīlenšteins iesaistījās aktīvā folkloras vākšanā. Viņam izveidojās savs palīgu loks mācītāju un skolotāju aprindās. 1874. gadā tika publicēts tautas dziesmu apkopojums Latviešu tautas dziesmas sameklētas un 50. biedrības gadam par piemiņu drukātas no Latviešu draugu biedrības. 1875. gadā tika sagatavots un drukāts arī otrais sējums. 1881. gadā Bīlenšteins publicēja savāktās 1000 latviešu mīklas kopā ar pirmo zinātnisko pētījumu par latviešu mīklām. Bīlenšteins bija pirmais, kas sarakstījis zinātnisku apcerējumu par latviešu pasakām un bija to vācējs jau no 1855. gada.
1895. gadā viņš personīgi no Dobeles zirgu pajūgā aizveda savus 240 pasakas uz džūksti Ansam Lerhim Puškaitim, kuras Puškaits iekļāva savā krājumā. Lielu un sistemātisku darbu Bielenšteins veicis Pilskalnu pētniecībā. No 1866. līdz 1899. gadam Bielenšteins apmeklēja daudzus pilskalnus, aprakstot tos un mēģinot identificēt ar hronikās minētām pilīm. Kopā ar prāvestu von Raizonu no Lielauces Bielenšteins devās braucienos meklējot, pētot, aprakstot pilskalnus un apbedījumus. Viņš aicināja iedzīvotājus piesūtīt ziņas par tiem zināmajiem pilskalniem. Kopā ar Karlu von Levisu of Menāru tapa pirmā Livonijas pilskalnu karte. 1866. gadā tieši Augustam Bielenšteinam uzticēja pārlūkot Bībeles tulkojumu latviešu valodā. Lai veiktu šādu uzdevumu, bija nepieciešams labas latviešu valodas zināšanas un pamatīgas zināšanas teoloģijā. Kopā ar citiem palīgos piesaistītajiem mācītājiem Bielenšteins pārstrādāja Bībeli 11 gadu garumā. Darbs prasīja daudz filoloģisku diskusiju. Daudzas polemikas baznīcas pārstāvju starpā, kas nespēja pieņemt jaunos filoloģiskos risinājumus. Piemēram, Vidzemes guberņas pārstāvi nevēlējās pieņemt Bielenšteina rosinājumu atbrīvoties no nelatviskajiem dubultajiem līdzskaņiem pēc īsajiem patskaņiem, taču darbs tika paveikts, un 1877. gadā 15. jūnijā savā 25 gadu darba jubilejā Augusts Bielenšteins saņēma dāvanā pirmo jaunās Bībeles eksemplāru Graznā sējumā. 6 gadus pirms tam viņš savā Dobeles vācu mācītāju mūžas parkā iestādīja liepu apli, atbilstoši savu līdzstrādnieku skaitam, kā piemiņas zīme paveiktajam darbam. Viesojoties pie radiem Ulmalē 1851. gadā, jaunais topošais mācītājs Bielenšteins bija iepazinies ar upes mūžas saimniekiem von Bordēlijusiem. Daudzo upes mūžas saimnieku bērnu vidū bija arī Ērna Bordēlijusa. Pirms mūsu atgriešanās Jaunaucē notika nepatīkams gadījums, kam bija liela nozīme manā dzīvē. Sīks cēlonis, lielas sekas. Izrādījās, ka bojāta manu ratu priekšējā asa. Neatlika nekas cits, kā lūgt namatēvu, lai viņš no saviem veco ratu krājumiem aizdod man priekšējo asi ar riteņiem, lai es nepaliktu uz ceļa stāvam. Dabiski, ka man izpalīdzēja, un tie bija laimes riteņi. Iznāca tā, ka par rudeni es aizdoto mantu atpakaļ aizsūtīt nevarēju. Ceļš bija 18 jūdžu garš, un tas smagi nospieda manu sirdsapziņu. Kad 1853. gada janvārī man kārtojās neliels darījums Liepājā, es pēc tam nolēmu aizbraukt tās 6 jūdzes uz ziemeļiem un iespējams atpirkt no upes mūžas saimnieku to asi ar riteņiem. Jāatzīstas, ka ar šo lēmumu mānīju pats sevi, jo doties turp mani mudināja pavisam cits nolūks. Es labprāt vēlējos atkal redzēt Ērnu un braucot pa dziļo sniegu caur klusajam egļu mežam, redzot sev priekšā polāro zvaigzni, iztēlojos, ka viņa varētu kļūt par manas dzīves zvaigzni. Es lūdzu viņas vecāku piekrišanu agrāk, kaut arī par to man nebija nekādu pamatu šaubīties. Protams, es to arī saņēmu pa pastu. Sagadījās tā, ka tieši tajā dienā man uznāca pirmās un manā mūžā pēdējās zobu sāpes. Pie tam reti briesmīgas, kad saņēmu vēstuli zobu sāpes pazuda bez pēdām. 1854. gadā Augusts Bielenšteins apprecējās ar bruņniecības kārtā ieceltās Kurzemes dzimtes atvasi Ernestīni Luīzi Hermīni Ērnu von Bordēlijusu. Abu laulībā dzima 3 meitas un 6 dēli. Augusta un Ernestīnas Bielenšteinu ģimenē piedzima 9 bērni. 2 dēli mira bērnībā. Viena no meitām mira sasniegusi 21 gadu vecumu. 3 no Bielenšteinu dēliem, Emīls, Hans un Valters, sekoja tēvam profesijas izvēlē un kļuva par mācītājiem. Par dēlu profesijas izvēli Bielenšteins rakstījis: Domāju, ka tā ir liela muļķība, kad tēvi dod dēliem šajā jautājumā profesijas izvēlē priekšrakstus un iedarbojas uz tiem spaidu kārtā. Jauneklim ir jādod brīvība izvēlēties mūža darbu,
kas atbilst viņu pašu darbībām un vēlmēm. Tikai tā viņš var gūt apmierinājumu un krietnus panākumus. Protams, pareizai audzināšanai ir jāpanāk, lai viņš neizdarītu nesaprātīgu izvēli. Eiropā nepastāv indiešu kastu noteikumi, tomēr ir dabiski un saprotami, ka tad, ja tēvs ir savā amatā labi juties, arī dēls var uzticēties un iet to pašu ceļu. Un tā būtu slikta zīme, ja neviens no dēliem neizvēlētos sava tēva profesiju. Man par lielu prieku 3 no dēliem ir studējuši teoloģiju un kļuvuši par mācītājiem. – 1896. gadā, kad Rīgā tika atklāta Latviešu etnogrāfiskā izstāde, klajā nāca rakstu krājums Latviešu arheoloģijas, etnogrāfijas un mitoloģijas studijas. Tajā līdzās Augusta Bīlenšteina rakstiem publicēts Hansa pētījums, kurā viņš raksta par dieva dēliem latviešu tautas dziesmās. Otrs dēls, Emīls, par latviešu precību tradīcijām. Hans Bīlenšteins meklējis arī saules kaujas norises vietu, bet Emīls Bīlenšteins rakstījis par latviešu tautas dziesmu nozīmi arheoloģiskajā izpētē. Hans Bīlenšteins tika nošauts pie Bauskas pilsdrupām 1919. gada sarkanā terora laikā. Emīls un Valters devās uz Vāciju pēc 1920. gada agrāra reformas, kad zaudēja savas saimniecības. Marta Bīlenšteina daudz darba ieguldījusi tēva pētījumos, pārrakstot, sistematizējot folkloras krājumu. Bīlenšteina manuskripts par latviešu sakām vārdiem pārrakstīts un kārtots ar Martas rokām, kā arī ilustrējot etnogrāfisko pētījumu, objektus un zīmējot kartes. Kaut arī Marta neapšaubām bija apdāvināta. Augusts Bīlenšteins, būdams 19. gadsimta cilvēks ar attiecīgiem uzskatiem izglītības sniegšanā meitenēm, atšķirībā no brāļiem sniegtās labās izglītības, Martai šādu iespēju nebija nodrošinājis. Par Martas ieguldījumu apjomīgajā pētījumā latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti Augusts Bīlenšteins rakstīja. Mana meita uzņēmās lielo darbu un sagatavoja apmēram 700 nepieciešamās ilustrācijas, zīmējot tās ar rūpīgu precizitāti pēc dabas, nelielu daļu pēc vairāk vai mazāk prasmīgiem zīmējumiem, kurus man atsūtīja draugi. Neviena ilustrācija nebija fantāzijas auglis. Marta Bīlenšteina ir autora arī teju visām kartēm izdevumā Latviešu tautas robežas. 1935. gadā tika izdota Martas Bīlenšteinas grāmata Senlatviešu krāsošanas paņēmieni. Pirmā pasaules kara gados Marta Bīlenšteina sastādījusi Baltijas sievietēm domāto mazo pavāru grāmatu Grūtiem laikiem, kas pieredzējusi vairākus atkārtotus izdevumus. 2 no Augusta Bīlenšteina dēliem izvēlējās citu profesiju, nesakojot ģimenes tradīcijām studēt teoloģiju. Bernhards Bīlenšteins kļuva par atzītu arhitektu, savukārt Zigfrīds Bīlenšteins, ģimenē saukts par Siksu, kļuva par gleznotāju. Bernhards Bīlenšteins beidzis Rīgas Politehnisko institūtu 1904. gadā, gadu papildinājis izglītību Šarltenburgas tehniskajā augstskolā Vācijā un 1905. gadā uzsācis arhitekta privātpraksi. Pēc viņa projektiem Rīgā uzcelts vairāk kā 30 daudzstāvu dzīvojamo un sabiedrisko ēku. Dažās agrākajās pēc viņa projektiem celtajās ēkās atspoguļojas latviešu nacionālā romantisma izteiksme, bet lielākā daļa viņu darbu ir racionālistiski lietušķā stateniskā jugendstila celtnes. Bernhards Bīlenšteins ir viens no redzamākajiem 20. gadsimta sākuma Rīgas arhitektiem. Ceļot pats sev un ģimenei Nāmu un Meža parkā, Bernhards vienmēr paturējis prātā Dobeles vecās mācītāja mūža somulību un tēva izveidoto skaisto dārzu. Bērnības un jaunības māju sajūtu centies pārnest arī uz Meža parknām. Tuvojoties 2. pasaules karam, izceļojis uz Vāciju, kur vecumdienās strādājis lauksaimniecībā. Zigfrīds Aleksandrs Bīlenšteins 1891. gadā uzsāka mācības Leipcigas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Pēc 2 gadiem pārējot uz Veimāras Lielhercoga mākslas skolu. Veimāras mākslas skolā mācījies pie pazīstamā animālista Alberta Brendela. Dabas un dzīvnieku motīvi vēlāk ieņem nopietnu vietu Bīlenšteina mākslā. Pēc Brendela nāves Bīlenšteins mācījies pie portretista Maksa Tedija. Veimāras skola 19. gadsimta 2. pusē bija atvērta jauniem glezniecības strāvojumiem un ietekmēja arī jauno Bīlenšteinu.
1897. gadā Bielenšteins pabeidza mācības un atgriezās dzimtenē, kura iekļāvās rosīgajā 20. gadsimta sākuma kultūras dzīvē. 1903. un 1904. gadā notika Bielenšteina personāla izstādes Jelgavā un Rīgā. 1904. gadā dibinājis saviesīgo biedrību Kunst Eke un vēlāk bijis aktīvs Baltijas mākslinieku savienības biedrs. 1930. gadā Zigfrīds Bielenšteins ilustrējis Oskara Grosberga darbu Latvija, zeme un ļaudis. Arī 30. gados turpinājis piedalīties izstādēs, iecienīti bijuši viņa darinātie ekslibri. Kara laikā līdz pat 1945. gadam Bielenšteini apmetās Pozaņā, Polijā. 1945. gadā devās tālāk bēgļu gaitās uz Zenftenbergu. Augusta Bielenšteina laimīgā dzīve Dobelē. Pārnākšana no Jaunauces uz Dobeli Augusts Bielenšteins pamato ne tik daudz kā karjeras izaugsmes motivētu, bet gan ar vien augošās ģimenes dzīves platības jautājumu noteiktu. Iedzīvošanos Dobelē man un visai ģimenei lielā mērā atviegloja mans amata brālis latviešu mācītājs Karls Boks. Viņš pazina cilvēkus un draudzes apstākļus pusi cilvēku mūžu ilgumā. Dobelē Bielenšteins centās veikt arī vietējās sabiedrības izglītošanas darbu, piemēram, atzīmējot Mārtiņa Lutera 400 gadu jubileju. Veidoja izstādi un lasīja priekšlasījumus gan izstādes apmeklētājiem, gan baznīcā. Pamanot vietējā skolotāja interesi par dziedāšanu, Bielenšteins atbalstīja Vācu dziedāšanas biedrības izveidu Dobelē. Vācu dziedātāju trūkuma dēļ dziedāšanas biedrība drīz pārņēma latviešu. Dziedāšanas atbalstīšana ļāva man izdarīt patīkamus secinājumus. Reiz, kad kārtoja ziedojumu vākšanu ugunsgrēkā cietušajiem, kāda krocniece skaļi iebilda, lai es negaidot vēl papildus izdevumus no krodika saimniekiem. Tāpēc, ka es ar savu dziedāšanas biedrību atņemot viņiem maizi, jo jaunie ļaudis vairs uz krogu nenākot. Pirmos Kurzemes dziedāšanas svētkus 1870. gadā organizēja Latviešu literārā biedrība, kuras priekšgalā tobrīd bija Augusts Bielenšteins. Biedrībā tika nodibināta īpaša svētku komiteja, kurā darbojies pats Bielenšteins, Kalnmuižas Tērvets mācītājs Ādolfs Rutkovskis, diriģenti un ērģelnieki Jānis Bētiņš un Teodors Bekmans. Tas, ka pirmie Kurzemes latviešu dziedātāju svētki notika tieši Dobelē, saistāms ar Bielenšteina piederību pilsētai. Pēc pirmajiem Kurzemes dziedātāju svētkiem presē tika minēts, ka Dobeles svētku piemērs rosina domāt, ka latviešiem jāorganizē visaptveroši dziesmu svētki. Dobeles dziesmu diena bija pēdējais impulss pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem 1873. gadā Rīgā. Iejoties Dobelē, Bielenšteins dažādos veidos veicināja miesta attīstību, ne tikai kultūras dzīves ziņā, bet arī praktiskos jautājumos. Bielenšteins bija viens no 20 aktīviem Dobeles iedzīvotājiem, kas 1869. gadā dibinājis Dobeles ugunsdzēsēju biedrību, bet 1871. gadā tika ievēlēts par ugunsdzēsēju biedrības priekšnieku. Bielenšteina darbības laikā ap Dobeles vācu mācītāju mūžu zaļoja rūpīgi iekopts augļu un sakņu dārzs. Pateicoties Bielenšteinam, Dobele ir kļuvusi par vienu no pirmajām vietām Latvijā, kur 19. gadsimta beigās aizsākās ceriņu šķirņu stādīšana. Mācītāji plašās zināšanas botānikā ļāva izveidot bagātīgu augu kolekciju, kurā bija atrodami arī tajā laikā populāras ceriņu šķirnes. Godinot Bielenšteina nopelnus, vienai no ceriņu jaunšķirnēm 2019. gada maijā tika dots nosaukums August Bielenštein. – 1905. gada revolūcijas notikumi bija skaudri klātesoši arī Dobelē. Nemiernieki, kurus vadīja Dāvids Beika, izdemolēja tobrīd jau 80 gadus vecā Dobeles mācītāju māju. Uzbrukuma rezultātā tika iznīcināti gandrīz visi Bielenšteina gadu gaitā veidotā bibliotēka un arhīvs. Arī mēbeles un citi sadzīves priekšmeti tika iznesti un sadedzināti turpat mācītāju mūžas dārzā. Pēc šiem uzbrukumiem Bielenšteins atteicās no mācītāja darba Dobelē un mūža pēdējos gadus nodzīvoja Jelgavā. No ugunskura, kurā revolucionāri sadedzināja Bielenšteina bibliotēku,
baznīcas grāmatas un pētījumus, paglābta viena Dobeles baznīcas grāmata. Šīs grāmatas noslēguma lapusēs Bīlenšteins vēlāk ierakstīs atmiņas par uzbrukumiem viņa mācītāju mūžai. 1905. gada 1. augustā manā mācītāju mūžā Dobelē iebruka bruņoti latviešu revolucionāri un pieprasījuši baznīcas grāmatas, izņēma no arhīva skapja visu, kas tajā atradās, un ārā sadedzināja. 1905. gada 19. decembrī notika atkārtots uzbrukums. Turklāt latviešu revolucionāri šajā reizē ar cirvi un uguni iznīcināja pilnīgi visu manu iedzīvi. Mūža pēdējos gadus Augusts Bīlenšteins dzīvoja Jelgavā, nelielā namā, iepratī Stefenhāgena tipogrāfijai. Akadēmiķis Jānis Stradiņš ir teicis: domāju, ka šodien Latvijā praktiski ik viens nosoda 1905. 1907. gada nemiernieku ekscesus attiecībā uz kultūras mantojumu. Īpaši barbarisko izrīcību ar Bīlenšteina krājumiem Dobeles mācītāju mājā, kas divreiz 1905. gada augustā un decembrī ir tikusi demolēta un dedzināta. Dāvids Beika ar savu mežabrāļu gadu nav kļuvis par sabiedrības simpātiju objektu, un šajā cīņā Augusts Bīlenšteins ir uzvarētājs. Gan atzīts un abrīnots, gan savu salīdzinoši konservatīvo uzskatu un tautības dēļ nievāts, Augusts Bīlenšteins ir neapšaubāms Latvijas kultūras un zinātnes dižgars, kura devums atbalsojas līdz mūsdienām.